It's beer time, motherfuckers! Pirāts. Pirāts izslēdzies. Pīp! Tāpat kā izslēdzējs ir izdevis jaunu dziesmu. Kādu? Zvērs! Zvērs! Es domāju par grupas izslēdzējs nosaukumu. Kā domā? Ko nozīmē tas izslēdzējs? Pirmais, kas nāk prātā, protams, izslēgt fiziski. Klapu un izslēgt. Klapu un izslēgt. Es domāju, tas bet otrs vēl var izslēgt, teiksim, lampiņu. Jā, es vairāk domāju, ka viņi, ja klausies mūziku, tad vienkārši tev smadzenes izslēdzās. Jā, tāds, kas slēdzas ārā, jā. Es patiesībā zinu, ka ir viena neliela doķena, zinu, dzirdēju vienu interviju ar Džeku Doķenu, ka viņš staigā pultu un slēdz ārā televizors. Viņam vienmēr līdz vairākas pultus. Tu meklē. Jā, redz, kur izslēdz, un viņa filmē. Pat tāds interesants. Jā, bet par izslēdzēju, Džeka, varbūt nokomentējiet savā asprātīgajā veidā, kas tas īsti ir par izslēdzēju. Ja tas nav, varbūt tas ir kaut kāds vispār tāds. Izslēdzējs nāk. Kāds viņam logo? Jā. Un par jauno dziesmu, kad paši Džeki runā, ka tas skar diezgan smagu un emocionālu tēmu, cilvēku iekšējo pasauli un par pašnāvību runājot, par paškaitēm, par vardarbību. Un viņi aicina nepadoties un, ja tāda vajadzība, tad meklēt palīdzību. Tas ir tas, ko viņi raksta paši savā Tu uzreiz par dziesmu pašu kontā. Klips jānoskatās, es viņam tikai uzmetu aci, tā bišķi, bet izstās ļoti spēcīgi vēstījumu, tad mēs kopā varēsim tagad tā noģēt, es speciāli neskatījos visu. Un, kurš nezinu, grupa Izslēdzējs ir dibināta 19. gadā. Jā, grupā spēlēja Kristaps, Oskars un Dāvis. Un vēl esot Martā pievienojies. Jā, iepriekšējais solists kaut kā februārī laikā viņiem tad ceļi šķīrās un no Marta ir Dans, jauns solists. Tā jau arī dzirdēsim viņu dzīvē, jā. Un puišas sevi sauc par metālbanku. Metālbanks. Jā, tā. Uzmaucam. Un starp citu, protams, izslēdzējs būs arī Monkey Pride'ā, līdz kuram ir palicis bišķi vairāk kā mēnesis. Jā. Nav par izslēdzēju, kā mēs esam klipā. Ja viņi tur koncertē visu kaut ko, es skatījos ar visādiem The Hydrated Gold kopā, visādi koncerti. Tu uz grindu vēl? Jā, bet šogad arī piedalījās Vakar Metal Battle Latvijā atlasē. Laikam nevinēja, cik es neesmu vismaz dzirdējis, bet parādījies sevi. Tas ir parādījies sevi. Jā. Lai tiktu uz vakari. Tad iečakosim grupu Izslēdzējs jauno dziesmu Zvērs. Uzreiz tā glūmi, uzreiz tā. Bet ļoti forša ideja tāda. Vispār asinis. Es esmu zvērs sagūstīts. Liriku video, principā, ne? Jā, šito sauc par liriku video, bet viņš ļoti tā stilizēts un ordināli pasniegts. Es tev rakstu tekstu, tad ir ar asinīm smērēts. Tas tā kā šausmanē doķenē kaut kāds kaut kas noteikti tāds disturbing, jā, tāds smaidiņš ar asinīm, jā. Protams, muzikālais ir grindkorīgs, jā, tāds ļoti... Pansiks. Tā viena dziesma, pagaidām.
Jā. Un var redzēt, ka arī visu laiku pie kaut kāds asins. Nu tas tagad sāk pilēt. Du. Interesanti, ka te ir 87. gads, 2. februāris. Kas tajā gadā notikās? Varbūt tas ir kaut kāds slepens message, varbūt tas ir kādam kaut kas ļoti privāts. Jo tieši 2. februāris, 87. Uzmetam? Googlē? Vari paskatīties, bet es šaubos, ka tu kaut ko tādu atradīsi. Bet runājot par pašu klipu, kas ir ļoti emocionāli piesātināts un ļoti spēcīgu messageu. Tehniski viņš ļoti, tā teikt, vienkārši viņš nofilmēts un pātrināts, protams, tad tas viss, kas ir blakus. Man izmeta vārda dienas. Protams, ka vārda dienas sāk izmetīs. Es domāju, ka tas kaut kāds slepens kodēts, kaut kāds, varbūt kādam kāds kaut ko ir izdarījis no viņiem, kāds paziņa vai arī kāds radnieks varbūt. Es domāju, kad iespējams tas ir kaut kāds message, tomēr ir. Kāpēc tieši to datumu? Es tāpēc domāju, varbūt ir... Uz dolo varbūt arī, bet nav nē. Bet interesanti, kad varbūt tā paskatās uz to no humorīgā viedokļa. Zinu, ka viņš raksta to tekstu, viņš kļūdās kaut kādā, ja zini, tā, ka tu bieži vien raksti, tev ieslēdzās kaut kāds tuneļa, redze, un iespējams blakus bija kāds, un tagad uzmanīgi, tagad būs īburts, tas vienkārši, no jauna jāsāk, jo tur jau viss tā diezgan pakārtots, tur tas asins jāuzliek, un plēš to lapu nost, un tā, ja tu nokļūdies, tas tā pa vidam, var jau iemetēt pa vidam, vienkārši uztaisīt kaut kādu tādu. Tiešām tu pilinājuši? Nē, cik es skatījos, kad viņš laiku tos lapas aplēs, meta prom, tad tas fons, viņš ļoti tā prasmīgi, protams, uztaisīt ļoti Pati dziesma tā video. Zvērs sagūstīts, asiņains smaidīši. Smagi un... Nopietni tēma džeki paņēmuši, un es domāju, ka dzīvē šitas uzsprāgs mankajā. Ne tikai mankajā, visur, kur viņi uzstājās. Jā. Vēlreiz gribu atgādināt dziesmas message, kas skar smagas emocijas un cilvēku iekšējo cīņu. Un grupa vēlās skaidri uzsvērt, ka šis darbs neatbalsta un neromantizē pašnāvības, paskaitiem un vardarbības, jo tur skaidri bija redzams, ka tur bezmazliet pēdējā vēstule. Tāpēc saka, 87. gada 2. februārī kāds kaut ko ir izdarījis. Un viņš ir zvērs, bet viņš sagūstīts kaut kādā savā, varbūt tajā kaut kādā savā melnumā, tajā savā depresijā vai kaut kur. Ieslēgts. Jā, pats sevī. Jā, es domāju, ka tas ļoti pārnestā nozīmē. Zvērs cilvēks, bet viņš ir, tā teikt, viņu než ārā. Apkārtējā pasaulē. Jā. 87. vēl bija, pēckara gadi, tas nevis pēckara gadi, bet, tuvojās jau. Varbūt arī tas ar to saistīts, ka tu esi tā teikt. Jā. Bet, ja kādam ir kaut kādas smagas domas, melni mākoņi virs galvas, apakšā ir numuriņu, uz ko zvanīt, un zvanīt, parunājies, vai arī vienkārši uzslēdz, varbūt izslēdzēja dziesmu. Izārdies, izlaid savu... Izārdies, izbļausties, lai izspļautas vēr ārā, un varbūt uz brītiņu dzīve paliks labāk. Un tā brītiņu pa brītiņam, kamēr būs viens liels brīdis. Klausies roku un būs labi. Jā, jo dzīve jau sastāv no maziem laimes brīžiem un arī no skumjiem brīžiem. Jo nevis laika tā pa laimes tā jau gluži nav. Paldies izslēdzējiem par jaunu dziesmu. Tiekamies Makī Praidā, kuru ievērtēsim dzīvē. Laivā, kā es saku. Dzīvē, jā. Mēs esam garāža un pirāts. Joprojām ir izslēdzies. Ir izslēdzies.